Mēs esam Raiņa dzimtajās mājās. Tās ir mājas, ko Raiņa tēvs būvēja pats savām rokām, cerot uz labāku, skaistu nākotni. Šeit atkal ir pēc kāda laika atvērts Raiņa muzejs Tadenavā. Varbūt bērnības muzejs. Šobrīd te atkal ir jauna sākums. Viss jau sākās it kā ar tādu kā mūžu. Protams, šī brīdī tās mūžas šeit nav. Ir palikušas, saglabājušās tikai 2 būves. Ir bijis kārdinājums mēģināt izveidot to vidi tādu, kāda bija 1865. gadā. Bet tā pārliekot visus par un pret, ir saprotams, ka tas ir neiespējami. Un tāpēc ir mēģinājums saglabāt visu to, kas ir saglabājies no šiem laikiem, bet to, kas nav, to mēģināsim veidot savās priekšstatos, atmiņās, savās prāta konstrukcijās. Var būvēt visu no jauna, bet var arī nebūvēt. Var lietot to, kas ir par rokai. Un neskatoties uz to, ka mums ir daudzās pārmaiņas, ir izdarīts tas, lai tas viss būtu tāds viengabalains. Un varbūt visā procesā svarīgi bija nepārstrādāt, nepārpūlēt, nepārspīlēt, jo tas noteikti rada kaut kādu atsvešinātības sajūtu, bailes tuvoties šai videi. Ir vides, kur prasās, šī vide nepieprasa pārspīlētu perfekciju. Mēs esam iekļauti dabas ainavā, viss ir nesamākslots, viss ir tiešs un nav mākslīga konstrukcija. Ekspozīcijas autori ļoti trāpīgi uztvēruši šīs vides pirmmetnējību, nesamākslotību un visās savās izpausmes formās, ir mēģinājuši uzturēt to. Ekspozīcijas pamatā ir saules motīvs, saules kustība, nepārtrauktā attīstība, un viss šīs kustības elementi ir atspoguļoti vienkāršojiem tehniskiem paņēmieniem, kas ļauj iesaistīties skatītājam pasaules konkrēti ekspozīcijas izziņā. Mērogs pats par sevi jau ir, tas ir lietu attiecības, tas ir svarīgais pret mazsvarīgo, lielais pret mazo un tam līdzīgi. Vissvarīgākais man šķiet ir cilvēks, un vispārējais ir tas, ar ko viņu samēra. Vai arī otrādāk, cilvēks ir tas, ar ko visu pārējo samēra.